te jau jums ir pateikts, ka elpa ir anatomiski mirušā telpa, tas mums ir jāatcerās. Plaušu tilpumu un kapacitātes, tas ir tas, ko jūs mērījāt laboratorijas darbā. Elpošanas minūtes trūkums, alveolu ventilācija, ventilācijas perfūzijas attiecība, fizioloģiski mirušā un fizioloģiski svešums. Un tad sāksim pamazām pie cauri šim te jautājumam, kā jūs saprotat, kas ir ārējā elpošana? Plaušu ventilācija. Plaušu ventilācija. Principā tieši tā šī ārējā elpošana ir tas, kad gaiss nonāk alveolās. Labi. Ejam tālāk, elpot anatomiski mirušās telpas fizioloģiskā loma. Jo elpot ir sākot vispār no tegmina doguma līdz terminālam bronhiolam tur nenotiek kāda. Tātad to sauc par anatomiski mirušo telpu. Jā, bet kas notiek šajā anatomiski mirušajā telpā? Nav tā, ka viņi ir pilnīgi neiecīgi, tomēr tur notiek fizioloģisku iedarbības. Samitrināšana. Gaisa samitrināšana, sasilšana un attīrīšana. Un kas veids šo te attīrīšanu? Skropstiņa epitēlijas, jā, un arī šīs te limfātiskās šūnas, kas atrodas šajā te epitēlijā, kas jau cīnās ar šiem te patogēniem. Labi, plaušu tilpumu un kapacitātes. Te jums ir jāatcerās savs laboratorijas darbs, kādus tilpumus un kādas kapacitātes jūs mērījāt. Varbūt kāds jau ir sameklējis normas laboratorijas darbā, tātad jums ir jāsalīdzina šīm te pastāvošajām normām. Varbūt kāds jau zina, cik aptuveni ir jābūt kuram tilpumam un kurai kapacitātei. Elpošanas tilpums ap 500. Ap 500, jā. Labi, tas rezerves tilpums 2,5. Jā, man ir 3 litri, bet tas ir kā kuram, protams, individuāli. Izelpas rezerves tilpums litrs, Jā. Un atlikuma reziduālais tilpums 1 litrs. Jā, aptuveni tā arī ir. Vēl, ko jūs vēl mērījāt? Tad kapacitātes? Totālā kapacitāte. Vitālā kapacitāte labāk. Bet ir jau arī totālā kapacitāte. Jā, totālā kapacitāte. Totālā plaušu kapacitāte, tas ir elpošanas tilpums plus reziduālais. Bet tas būs. Un tas ir kopā, tas sanāk, tas ir. Bet tas nebūs elpošanas tilpums, bet tā būs. Totālā. Jā. Totālā elpošanas. Labi, vēl vitālā kapacitāte. Vitālā bija izelpas rezerves. Vitālā kapacitāte ir, cik jūs spējat izelpot no maksimālas ieelpas. Bija ielpas rezerves tilpums, izelpas rezerves tilpums un tas vienkāršās ielpas tilpums. Elpošanas tilpums. Elpošanas. Vitālā kapacitāte ir aptuveni arī kā kuram. Tur jāskatās, cik mums pārsvarā sanāca. 4. Ap 4,5, protams, vīriešiem nedaudz vairāk, sievietēm nedaudz mazāk. Un arī atkarīgs no trenētības, jo principā skaitās, ka šo te tilpumu jūs nevarat, ir ļoti grūti uztrenēt, bet sportistiem tomēr ir lielāk šis te tilpums, jo visi šie elpošanas muskuļi arī ir uztrenēti. Labi. Un tad ķeramies, tie bija plaušu tilpumu kapacitātes un elpošanas minūtes tilpums, pavisam vienkārši, kā jūs to definētu. Elpošanas tilpums vai elpošanas frekvence? Jā, un tātad mums tas elpošanas tilpums bija aptuveni 500 ml, tad reiz cik aptuveni ir šī teksta? Reiz 12, jā. Tieši tā. Labi, alveolu ventilācija. No alveolu ventilācijas domāju, ka viss ir skaidrs, tātad ārējās elpošanas rezultātā šīs te, kā mums ir jāelpa ar aktīvu vai pasīvu? Aktīvu un izelpa. Un vai varbūt arī citādāk? Jā, forsēta. Ja forsēta, tad varbūt arī citādāk. Un, ja mēs runājam par dzīvniekiem, tad ir dzīvnieki, kuriem ir otrādāk, kuriem ieelpa ir pasīva un izelpa ir aktīva. Bet cilvēkam normālā gadījumā ir ieelpa aktīva un izelpa ir pasīva. Labi, un tad mēs nonākam tālāk jau drusciņš sarežģītāk ventilācijas perfūzijas attiecība. Kas ir ventilācija un kas ir perfūzija? Ventilācija ir tas, cik daudz gaisa mēs iedabūsim iekšā, un perfūzija ir, cik labi apasiņotas tas alveolus. Cik labi ir apasiņots alveolus, tieši tā. Un šeit tad ir, kādēļ mēs mēram šo attiecību, kā jums liekas, kādēļ mums ir svarīgi? Jo var būt tā, ka nav tā pietiekama apasiņošana. Augšais tilpums.
šeit būs vazokonstrukcija, nebūs laba asinsapgāde alveolām. Tur būs, tas būs atkarīgs no šī hidrostatiskā spiediena, bet tas nav īsti tas, cik efektīvi tiek patērēts ielpotais gaiss. Mēs varam redzēt, tad, ja liela daļa gaisa nebūs patērēta, tad sanāk, ka mums tas skaidrs būs zemāk nekā 1, piemēram. Ideālā būs 1, ka viņš to ideālā gadījumā būs 0,8 ventilācijas perfūzijas attiecīgi. Bet mums tad ir tās divas daļas, kā jau jūs teicāt, tā alveola ventilācija un šī te perfūzija. Un tad mums ir 2 nākamie termini, fizioloģiski mirusī telpa un fizioloģiskais šums. Un izejot no šiem te parametriem, tātad vai ir nepietiekama vai pietiekama perfūzija, nepietiekama vai pietiekama alveolārā ventilācija, kas tad ir šis te fizioloģiskā mirusī telpa un kas ir fizioloģiskais šums. Fizioloģiskais šums ir tik, ka tās venozās asins vienkārši aiziet nesaņēmušas skābekli. Nepietiekama ventilācija. Tagad, kuru jūs sakat? To fizioloģiskais šums? Šums būs tad, kad nav šīs te, nav pietiekama perfūzija. Kā gaiss no alveolām. Jā. Un otrs variants, kas ir fizioloģiski mirusī telpa. Tā ir tā anatomiskā mirusī telpa plus vēl alveolu telpa, kur būtu jābūt tam gaisam. Gaiss tur ir, bet tur atšķirās. Labi, sāksim iet vēlnām cauri. Tātad alveolās, kā jums šķiet, gaiss ir tāds pats kā ārvidas gaiss vai nav kā ārvidas gaiss? Nav kā ārvidas gaiss. Tad, ja mums ir šī te, nav pietiekama perfūzija, kas notiek ar alveolu gaisu, kā izmainās tā sastāvs? Mums nevajag kādā mazāk stāvot. Nav pietiekami. Man ir tieši tāda, kas jāatzīst. Viņš tuvinās ārvidas gaisām, jo asinīs nekas netiek uzņemts un no asinīm nekas netiek izvadīts. Tātad loģiski mēs elpojot apmainam vienu un to pašu gaisu, nenotiek gāzu apmaiņa. Un otrā variantā, ja mums ir pietiekama šī te perfūzija, bet nav pietiekama alveola ventilācija, kāds gaiss būs šajā te alveolā? Tad būs CO2 vai? Tad būs principā tāds pats kā venozajās asinīs, jo viss šis te CO2 izlīdzināsies koncentrācijas starp alveolāro gaisu un venozajām asinīm, tāpat arī izlīdzināsies skābekļa koncentrācija. Kad šums ir tad, kad ventilācija nepietiek? Šums ir, pagaidīt, var sajaut. Man liekas, ka tomēr šums bija, kad šums ir nepietiekama alveola ventilācija, tieši jā. Tā. Un savukārt fizioloģiski mirusī telpa ir tad, kad ir nepietiekama perfūzija. Jā. Labi. Un to jūs saprotat, tātad anatomiski mirusī telpa ir tīri anatomiski, kur gāzu apmaiņa nevar notikt. Savukārt fizioloģiski mirusī telpa ir teorētiski gāzu apmaiņa var notikt, bet nenotiek. Labi, ejam tālāk. Un trešais ir elpošanas biomehānismi. Biomehānika, ieelpas un izelpas mehānismi, elpošanas darbs elastiskās un neelastiskās pretestības pārvarēšanai un subtraktanta fizioloģiskā loma. Un tātad pastāstiet man, kas tad ir šī elpošanas biomehānika. Mēs jau pieskārāmies, tātad ieelpa mums ir aktīva un izelpa mums ir pasīva. Kas nodrošina ieelpu, kas nodrošina izelpu? Ideālā ielpa nodrošina diafragmu un starpību muskuļu. Pastāstiet arī, kas tur notiek ar šo te diafragmu, kas notiek ar diafragmai. Tātad diafragma kontrahējas, vai ne? Un tā kā noslīd uz leju. Tādā veidā plaušām arī plaušas tiek, tā teikt, radīts negatīvais spiediens, kā rezultātā var gaisa plūst iekšā. Kas notiek ar šiem te rīpstarpmuskuļiem? Viņi sarojas un ceļ uz augšu rīpas. Tādā veidā atkal palielinot šo te krūšu kurvju tiltumu, nodrošinot tam aparātu formu. Un tādā veidā notiek šī te ieelpa. Un savukārt izelpa ir pasīva, mēs jau zinājām, ka Elastiskie spēki. jā, atpakaļ šajā te sākuma stāvoklī. Bet, ja mēs runājam par forsātu izelpu, Tad iesaistās vēl vēderprese. vēderprese un rīpstarpmuskuļi ir divi. Iekšējie rīpstarpju muskuļi. Ko tie savukārt dara? Arī kā samazināt Nolaiž tieši tā, tātad ārēji paceļ, savukārt iekšējie nolaiž. Labi, kā jūs saprotat, kas ir elastiskā pretestība un neelastiskā pretestība? Elastiskā tas būs kolagēns un tad šūnu audu parametri. Jā, bet audu parametri būs arī neelastīgajā iekšā. Audas tiek.
Tas ir Tas gan ir elastīgajā, jā, un neelastiskākā. Berze. Berze, jā, un berze, tur iet arī šie te augļi. Parametri, principā, berze ir arī augļiem. Tātad gan augļi ir gan vienā, gan otrā, un kas tad neelastiskai ir otrs parametrs? Gaisa plūsmas arī šī te pati berze. Labi, un tad par sufraktantu fizioloģisko lomu. Kas vispār ir sufraktants, to es domāju, jūs noteikti Proteoglikāni. Nu, proteoglikāni. Nu, tas ir sastāvs, jā, bet kā jūs definētu, kas Viela, kas Tā kā apņem alveolus no iekšpuses. apsmērē alveolus, lai Principā, nebūtu jā, lai nesaploktu. Jā, viela, kas atņem alveolus, lai novērstu to saplakšanu. Un kādēļ, ja mums nebūtu šī sufraktanta, kādēļ alveolus pietrūst saplakt? Jo tur ir ūdens visu laiku ceļšās. Pēc tieši bērniem. Teiksim, šie bērni, viņiem nav tā sufraktanta, un viņiem vienkārši tie muskuļi nogurst. Jo ir tas virsmas spraigums. Virsmas spraigums, spraigums jāliek, jā. Tas, kas ir virsmas spraigums, ūdens virsmas spraigums, kādēļ alveolus varētu saplakt. Bet tā kā ir šis te sufraktants, tad alveolus nesaplok, šis te sufraktants mazina šo virsmas spraigumu un uztur viņas nesaplaktušā stāvokļā. Labi. Tad mēs ķeramies jau pie 4. jautājuma, līdz šim nav vēl papildus jautājumu. Tad ķeramies pie 4. gāzu apmaiņu plaušās, gāzu saturs un parciālais spiediena atmosfēras gaisā, alveolu gaisā, arteriālās un venozās asinīs. Gāzu pārvests ar alveolu hematisko un histohematisko barjeru. Un te uzreiz jums jautājums, kā ir tie spēki, kas nodrošina šo te gāzu pārnešanu caur šīm abām barjerām. Parciālais spiediens. Tieši to Jā, atšķirību. tas mehānisms, tas būs tas, kādēļ notiks šis te mehānisms. Alveolos ir negatīvs un tas nodrošina to, ka gaisa iet uz alveolām, lai izlīdzinātu, lai būtu tāds Principā jums ir jāatcerās, ka tā ir difūzija. Tas ir tas, ko jūs visi teicāt, ir pareizi, bet tātad tas mehānisms, kas nodrošina šo te pārnes, ir difūzija. Pasīvs mehānisms. Un tātad tas iemesls, kādēļ šī difūzija notiek, ir gāzu parciāli spiedieni asinīs un audos vai audos un alveolu gaisā. Un tad jūs man tagad pastāstiet drusku sīkāk, kādi tad ir šie gāzu parciāli spiedieni. Alveolās tas ir skābekļi ir 100 trīsudros miligramu un trīs venozās asinīs 40. Tad viņš tiecās uz kuriem pārvietoties difūziju, tad viņš ir zemāk, lai izlīdzinātu. Jā, principā gaisa, tātad skābeklis no alveolārā gaisa pāries asinīs, jo venozajās asinīs, cik mums ir skābekļi? 40. Koncentrācija tieši tā 40. Un, ja mēs runājam par CO2, tātad pāriet gan skābeklis, gan molekulārā gāze, tad šeit šī te starpība būs. Mazāk, tur 5 savā starpā. Un kādas ir tās vērtības? 40. Jā, 40 ir šajās te alveolārajā gaisā, savukārt venozajās asinīs ir 46. Un tātad tā starpība, ka CO2 pāriet no asinīm uz alveolāro gaisu. Tas ir loģiski un saprotams. Un tātad, kādēļ alveolārajā gaisā ir 40, bet nevis tā kā ārtidēni, to jau mēs arī runājām par. Tātad, principā tiek izvadīts no šī te asinīm ogliskābā gāze, un šī te alveolu ventilācija nav, viņa nespēja izvadīt vienā izelpā. Visu šo te tātad šī te CO2 uzkrājās alveolās. Un arī skatoties šo te iepriekš es jaucu visu vēl vietām, fizioloģiski mirušo telpu, tad tur šis te CO2 var sakrāties. Mirusī telpā. Mirusī telpā, jūs domājat, vai alveolās sakrāties? Alveolās sakrāties. Labi. Un no kā sastāv šī te alveolu hematiskā un histohematiskā barjera? Loģiski, ka jūs arī varat izdarīt. Vienkārši slānis un nosaka, kā alveolu būs par šo virsmu tad nemacīta. Būs pirmkārt, pēc tam bazālā membrāna, tievas intersticiālajā auga, pēc tam būs un asinsvadu endoteli. Jā, principā tur ir daudz membrānu pa vidu, bet tas, kas ir ātrumu limitējošs faktors, ir nevis šis te membrānas caurlaidība, jo kā jūs zināt, ka membrānas ir ļoti caurlaidīgas gāzēm, bet gan tieši šī te ūdens vides šī te pretis.